Tad palūksim, tiešām palūdzam. Es mēģināšu vadīt, man vienkārši, ja godīgi saka, man iekšā ir kā lai to izsaka? Es ļoti tā asi, ziniet, ir šādi tad, kad tev pielic kaut kas. Kad tu tiešām ļoti asi esi sapratis un apzinājies, ka tev kaut kas ir vajadzīgs. Un tad, kad tu vēl līdz galam neesi sapratis to īsto atbildi, tas ir tāds stāvoklis pa lielai tiesai, kurā mēs patiesībā dzīvojam ik viens cilvēks šeit uz zemes. Mēs šodien pat nesaprotam, priekš kam mēs šeit esam, šeit uz zemes. Kāpēc tu dzīvo? Kas tā tava dzīve tāda ir? Jebšu kāds zina jau, es zinu, kāpēc es dzīvoju, vai ne? Es dzert, gulēt un televizoru paskatīties vakarā, vai ne? Amen. Ir viena tāda, laikam ejot, mēs uzdodam vairāk un vairāk jautājumus, un tas nozīmē, ka mēs garā sākam augt un sākam pieaugt. Jūs saprotiet, mēs pat Dieva bērni, mēs kā viņa bērni, mums liekas, ka mēs kaut kādas lietas, it kā mēs savās acīs esam ieraudzījuši, un mēs domājam, ka mēs esam Dievu sapratuši, sevi sapratuši, bet kad tu tā godīgi tā, kad lūdz Dievu, kad sarunājies ar viņu, tu ieraugi to, ka tu pienāc klāt pie tādas personas, kuru vienalga tu tomēr līdz galam neesi izpratis. Kādi dziļumi, kādi augstumi, kādi garums, kāds platums, kāda mīlestība, kāda gudrība. Un tas liekas tevi izsit ārā no viena tāda tavas pārliecības un tādas pašpārliecinātības, jā, ko mēs saucam, zinām, mērā arī par savu ticību, jā. Man ir mana ticība, es zinu, uz ko es esmu noticējis, lai tā būtu, ok. Bet kad tu nopietni Dieva troņa priekšā nonāc reāli, tad tu saproti to, ka tu tikai nedaudz kaut ko esi izpratis no viņa. Tikai pa nedaudz bišķi. Gribās jau man teikt anekdoti. Padomu laikā bija viena tāda rupja anekdote, kas apsmēja un izsmēja vienu tautību. Bet vispār vakar es dzirdēju tādu ļoti izcilu anekdoti. Ļoti izcilu anekdoti. Gribat? Pastāstīšu. Mans dēliņš padalījās. Nē, tur nevajag, tur viss kārtībā. Tur tu varēji man tuvāk kaut kur. Labi, ok. Es iesākšu ar anekdoti. Un tā anekdoti tā, es tā viņu klausījos. Ok. Pasaules gudrākie cilvēki. Kas ir gudrākie cilvēki? Cilvēki, kas kaut ko tomēr sapratuši, izpratuši, akadēmiķi, vēl kaut kas. Kādu mums pasaulē ir ļoti daudz, cilvēki domā, ka viņi zina, kādā veidā dzīvi dzīvot, politiku veidot, ekonomiku veidot un visu pārēju veidot, izglītības sistēmu veidot un visu. Īsāk sakot, visi gudrākie pasaules cilvēki nonāk pie Dieva, aiziet pie Dieva un saka, zini ko, Dievs? Mēs zinām, kā tu no nekā cilvēku izveidoji. Mēs zinām. Tā bija, ja? Kā tad bija?
Labi, atnāc, mīļā meitiņa, pasaka. Paši gudrākie zinātnieki atnāk pie Dieva un pasaka, mēs arī mākam no pilnīgi nekā uztaisīt cilvēku. Viņi pastāv uz Dievu, paņem rokās mālu un Dievam tāds, tas mans. Ko atkārtot vēlreiz? Nav ko atkārtot. Tas mans, tas no nekā, tas ir Dieva. Kā no nekā. Bet patiesībā, pa lielai tiesai, mums ir jāsaprot to, ka ar to, ko mēs rīkojamies, uz doto brīdi ik viens, mūsu dzīves, mūsu prāts pat, spēja domāt, spēja redzēt, izprast. Nemaz vienkāršā veidā. Mūsu ķermenis, tas mums nav mūsu, tas ir Dieva izveidot. Mēs, garīgas būtnes, pēc Dieva tēla un līdzības izveidotie, esam ielikti šajā ķermenī, unikālā pie tam vēl ar Dieva gudrību tā izveidotie, ka viņš vēl strādā, funkcionē, neskatoties ne uz ko. Ar visiem indēm un tā tālāk. Ja? Viņš vēl joprojām strādā. Mēs viņu indējam, bendējam, nomokam, slimības, vēl kaut kas tur nomok. Vienalga viņš vēl strādā. Ka viss mums ir Dieva iedod. Tad visa mūsu cilvēciskā gudrība, absolūti visa, lai kur tu cilvēks paskatītos, lai kāds kaut ko uzstātos, visas slēpjas tajā. Cilvēks saka, es zinu, kā lai saka, būt par Dievu un kā bez tevis dzīvot un kā bez tevis no nekā kaut ko izveidot. Dievs saka, nodemonstrē. Dievs saka, mēs tagad ņemam mālus. Dievs pasaka, neaiztiec, tas ir mans vispār. Mēs pat nevaram iedomāties, kā vispār kaut ko jaunu radīt. Kaut gan, es vienkārši zinu skaidru un gaiši. Dievs māca. Caur šodienas dzīvi viņš mums māca. Lai mēs kaut kādas pamatu lietas, lai mēs iemācītos no nekā arī kaut ko radīt. Paši savas galaktikas, paši savas pasaules, vai vēl kaut ko. Mums ir dot šis spējas dzemdināt, radīt, izveidot. Tā kā, un tam mums vienkārši ir jāmācās. Un tāpēc palūksim Tēvu, lai viņš mūs skaidro, lai viņš šodien mums māca, lai mēs iepazīstam viņu. Un šodien mēs varētu dzirdēt un pievērst, lai mēs šodien vienkārši viņu varētu dzirdēt. Un tad, kad tev izdosies viņu saklausīt, tajā, ko es dalīšos, varbūt, un patiesībā pa lielai tiesai nevis par to, ko es dalīšos, bet, kad tu dzirdēsi, ko svētais gārs tev tur sēžot, ko viņš tev mācīs konkrēti, tad tu būsi auglīgi pavadījis šo laiku, kad tu šeit atradies. Tu dzirdēji svēto garu, un viņš tev kaut kādas lietas atklāja. Kaut kādas lietiņas tev uzrunāja. Un tas, ko tu dzirdēsi no Dieva, reāli palīdzēs pieaugt tavam iekšējam cilvēkam. Tu tiksi pārvērsts, darīts pilnīgāk. Tavs iekšējais cilvēks pieaugs atziņā, izpratnē. Tu sapratīsi, kas ir viņš, kas esi tu. Debes Tēvs, mēs tevi lūdzam šodien, tiešām. Tu esi mums vajadzīgs. Tiešām šeit, šodien, šeit uz zemes, un katru dienu, katru mirkli, ieskaitot arī šodien, svētdienā, mēs bez tevis nenieka šobrīd vēl pagaidām nespējam. Mēs sevi nododam kā mācekļus tavās rokās, un mēs lūdzam tiešām svētais gars, atnāc un pieskaries. Atnāc un pieskaries pie lieliem un maziem, lai gara acis ir atvērtas, lai gara ausis ir atvērtas. Piedod mūsu neticību, piedod mūsu vieglprātību, piedod mūsu nezināšanu, piedod mūsu muļķību, piedod mūsu pretošanos, tev piedod katru ikvienu par grēku, katru ikvienu šaušanu garām, ko mēs pieļam savā dzīvē.
Un palīdz mums tevi saprast. Palīdz mums tiešām patiesi un pa īstam tevi saprast, izprast un atzīt. Jēzus Kristus vārdā. Mēs tevi lūdzam. Tiešām uz sevi uzticam tavās rokās. Mēs šo laiku uzticam tavās rokās. Lūdzu svētīdams svētī un māci. Jēzus vārdā. Paldies tev. Tev lai slava un tev lai gods. Āmen. Labi, šodien par ko es gribu vispār tas, ko man ir atklājies pa lielai tiesai, tas ir tāds interesants viens piedzīvojums, bet sākšu vienkārši ar to, ko man pastāstīja viens cilvēks, ko es pats piedzīvoju, bet ko pēdējā laikā vienkārši viens tās notikums. Arī mans dēliņš atbrauc un pastāstīja vienkārši. Viņš iet Dobelē pa ceļu, un pie viņa pienāk, viņš teica, 2 gadījumi tādi esot bijuši. Viņš iet ar savu maziņo pa ceļu un pienāk pie viņa klāt, cilvēks un uzrunā viņu. Es saku, labdien, vai drīkst ar jums parunāt? Es saku, labi, viņš ir laipnis un grib parunāt. Un tas cilvēks uzdod tādu jautājumu. Vai jūs zināt, tā pieklēja, vai jūs zināt, kāda ir vispopulārākā grāmata visā pasaulē? Kāda tava atbilde būtu? Nopietni? Labi. Bībele ir populārākā grāmata tiem, kam Bībele ir autoritāte. Āmen. Bet vienai milzīgai tiesai tā nekas nav. Tā ir viena no. Mēs dzīvojam šodien pasaulē, kurā ar visu to, ka Dieva vārds un Bībele tiešām visvairāk izplatītāk, visvairāk drukātā, tulkotā un izplatītākā grāmata, ir apstrīdēta šīs grāmatas absolūtā autoritāte. Un vienalga apstrīdēta. Šodien mēs dzīvojam pasaulē, kurā mums kā viņa bērniem es labi tagad tos secinājumus pagaidām atpūšu malā, bet pastāstīšu nākošo gadījumu. Es padalījos šeit arī kalpotājiem viena Hārvardas universitātes profesora, matemātikas, gudrs vīrs, profesors, Nobeles prēmieres laureāts. Uzstāšanos tur, viņiem tur kaut kāds tāds koncīli ir, kaut kāda, tur debašu koncīlī, uzstāšanos ar savu runu, kurā viņš iziet no savām matemātikas zināšanām, pasaka, ziniet, ko matemātika pierāda to, ka Dievs ir. Un nav iespējama matemātika bez Dieva. Interesanti cilvēki pat caur matemātiku saprot to, ka ir Dievs. Un Dievs kā absolūts. Visa sākums. Un ja nav šī sākuma, matemātika zaudē visu jēgu. Viņš tur gari plaši izstāstīja krievu valodu. Nākošā lietiņa internetā kaut kā, saprotiet, visi šie notikumi šīs nedēļas laikā kaut kā uzpeldēja, vienkārši pievērsa manu uzmanību tā, uzkrītoši pievērsa manu uzmanību. Nākošais gājiens bija vienkārši tāds 5 minūšu atkal tāds reportāžu no Kents Hovins debatas. Un viņam uzdeva jautājumu, no kurienes ir radies Dievs? No kurienes ir radies Dievs? Es pieļauju, ka iespējams mēs pat varbūt neuzdodam tādu jautājumu. Mēs vienkārši pieņemam par absolūtu Dievs ir un es neuzdodu dumjus jautājumus. Amen. И так тому и быть. Amen.
Dievs ir, un es neuzdrošinos uzdot dumjus jautājumus. Bet Dievs saka, labi, es pastāstīšu to gadiem. Viņam uzdot jautājumu, pierāda lūdzu, ka, no kurienes izcēlies Dievs. Viņam tur vienu jautājumu, otru jautājumu un tā tālāk. Un tie ir agnostiķi, tie ir, kas Dievu noliec, kas ateisti, teiksim, saucamie, zinātnieki ateisti, iziet debatēs ar Kents Hovins, tas ir skolotājs, tas ir tiešām cilvēks, kas bībeliski parāda un pierāda reāli, teiksim, izskaidro un pierāda Bībeles precizitāti geogrāfiskajā, vēsturiskajā aspektā, juridiskajā aspektā, visos pārējos aspektos, bioloģiskajos aspektos, ka Bībele ir absolūti patiesa grāmata. Un viņš apgāž visus prātojumus, kas saceļās pret to, kā apstrīd Dieva vārdu, apstrīd Dievu kā absolūto, vienīgo patiesību, absolūto patiesību. Un Kents Hovins nostājās un uzdot viņiem vienkārši jautājumu. Jūs tagad uzdodat tādus, vienkārši viņiem tur skaidroja, ja kādam intereses padalīšos, bet viņš vienkārši uz viņu pašu loģikas viņiem atbild tā, kad viņi ierauga savu muļķību, savu spriedumu, neadekvātumu. Šodien pasaule dzīvo iezombētā. Ir stāstīts un iestāstīts. Un šī, kā lai saka, ja tev atņem ticību, ka ir tikai viens Dievs, ja tev atņem šo akmeni, pārliecību par to, ka ir tikai viena vienīgā patiesība, es runāju par absolūto patiesību, ir tikai viens vienīgais etalons, kas ir šeit uz zemes jebkurai lietai, ko mēs paņemam, pēc kuras notiek visas lietas, un ka tā visa, kas šeit uz zemes notiek, autors ir Dievs, tādā gadījumā tu savos uzskatos sāksi plūst pa labi, pa kreisi, un šodien sabiedrība nonākusi līdz tam, Sātans vienkārši, labi, teiksim tā. Teikšu atklāti, Sātans apmuļķojot pieaugušu cilvēku, profesoru prātus, ministru prātus. Sātans pašlaik izveidojis līdzekļus, ar kuriem darbojas un iedarbojas sākot uz bērniem, lai bērniem atņemtu identitāti vienkārši par to, kas viņi ir. Ja bērniem no bērna dienas sāks apšaubīt un izšaubīt to, nevar būt, ka tu esi puika, nevar būt, ka tu esi meitene, un izpludinās ārā to, kas viņi ir, viņi pazaudēs savu identitāti, viņi pēc tam nekur liekami nebūs. Kas viņi būs pēc tam? Uzaugs jaunā paudze, kura pilnīgi neko. Viens no draņķīgākajiem soļiem, kas notikās kaut kādus rupjos vilcenos ņemot 20 gadus atpakaļ, kad ieplūda iekšā izglītības sistēmā un mūsu sabiedrības domāšanas veidā dzina iekšā šo domu, ka bērniem ir taisnība. Pagaid, es tagad nerunāju par to, kad vardarbība ģimenēs, pieaugušo skolotāju vardarbība pret bērniem, kontroli par bērniem, tas nav, neteikšu, ka tas ir ideālais variants un nav pilnīgais variants, bet kad viņiem iedvesa to, ka bērniem mums pieaugušiem jāklausa bērni, ka skolās pēc tam skolotāji nezināja, kādā veidā rīkoties. Pirmkārt, ir bērni dezinformēti. Skolotāji ir pastumti malā. Tad kā mācīt jauno paudzi, pasakiet? Kāpēc es to visu runāju? Mēs dzīvojam tādā laikā, kad tev ir ļoti labi jāpazīst tavs debes tēvs. Un ne vienkārši jāpazīst, bet labi jāpazīst. Tā, kad tev nāks pārbaudīt, tā, kad nāks izaucināt, kad tev nāks visāda veida mācību vēji, klausies, kad nāks tev virsū visādi mācību vēji. Varbūt tā, varbūt šitā, tev jāzina, tad kā patiesībā ir. Kāds ir tavs Dievs? Vispār kāds viņš ir?
Nu, mēs tā sarunājamies, un kā lai saka, un no ļoti daudzu cilvēku, ieskaitot pasaulē, izskan pārmetums kristiešam. Nu, ja jau jūsu Dievs ir tik ļoti labs un tāds un šitais, tad kāpēc notiek šādas lietas? Es vienkārši šodien arī braucu ar šejieni, viens tāds jautājums uzdevās. Kā jūs domājat? Kā pasaulē sāk lūkoties uz kristiešiem, uz Dieva bērniem, saucamajiem, es runāju tagad par saucamajiem Dieva bērniem, ja? Kuri tur no Krievijas puses, no pareizticīgo puses, pielūdz liekās Dievu, Jēzus Kristus vārdā, baķuška iziet priekšā, Gadziļņiku tur nosvētīja šitos lielgabalus, lai kādi var iet un nogalināt, ieņemt citas tautas, šaut virsū mierīgiem iedzīvotājiem un tādā veidā svētīt. Jūs saprotat, kas tas par karu ir? Tas ir karš pret cilvēku prātos, lai Dieva jēdziens kā absolūtās mīlestības jēdziens būtu degradēts. Nu labi, es pieļauju, ka varbūt, ka tā, tas varbūt priekš manis varbūt vairāk domāts. Es vienkārši tagad es tā dziļās pārdomās par ko, ka tiešām mēs dzīvojam laikā, kad prāti nav Kristū nostiprināti. Ieskaitot uz savu dzīvi, ieskaitot uz elementārām lietām. Ir Dievs un cauri. Es netaisos apstrīdēt. Kāpēc? Man ir argumenti. Man ir mani personīgi argumenti, kad es esmu piedzīvojis Dievu. Man ir mani personīgi argumenti, kad es esmu sācis saprast, lēnām viņš ir atklājis to, ka viņa vārds ir patiesība. Mani, piemēram, diez vai varēs kaut kas vairs, man liekas, kā lai saka, ir kaut kādas lietas, kur es saprotu, man to vispār pat nevar atņemt. Tas ir manas dzīves un nāves jautājums, kad es biju uz nāves sliekšņu, kā Dievs atnāca un palīdza, man tie ir pierādījumi. Mana loģiskā domāšana vienkārši lasu šeit, un es ieraugu, Jēzus, tā ir dievišķā logika, un viņa ir absolūti pareiza, tā ir pilna dzīvības, pilna mīlestības, pilna taisnības, un pilna vislabākā padoma tev, tavai dzīvē, manai dzīvē, vienalga, kura cilvēka dzīvē. Un tik līdz cilvēks atsakās pieņemt šo loģiku, cilvēka dzīvē sāk iet grūti. Haus, bardaks, nesakārtotība un klupšana. Sapņi lieli, grib tu kaut ko būvēt, un nekas nesanāk. Vēl viens piemērs. Mēs tādu mīļo meitiņu sarunājam. Viņa izstāstīja gadījumu no skolas. Viņai skolotājs. Pastāstīja vienkārši savu liecību. Viņam tur kaut kāda mācība programma, matemātika. Tā ir matemātika. Matemātika, jā? Matemātika. Matemātikas skolotājs vienkārši saka, mums tur bija tas un tas un tas un tas, un tur mācīja kaut ko tur vai kā tur bija. Īcāk sakot tā, matemātikas skolotājs bērniem kaut kādā tur noteiktā vecumā iemācīja kaut kādas formulas no matemātikas. Un viņas nebija pareizas. Un viņas nebija pareizas. Pēc tam bērni pāriet nākošā klasē, sāk mācīties tālāk, un viņiem visa pārējā matemātika nestrādā vairs. Viņi nevar saprast, izprast to loģiku, kas seko tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka pamatos ielaisti meli, nepareiza un nepatiesa informācija. Labi, ekonomika. Kāda starpība? Vienalga, kurš matemātika, ekonomika, psiholoģija, filosofija, geogrāfija, geometrija, vēl kaut ko. Iedomājieties, šodien pat cilvēku uzdot jautājumu vienkārši tā, tu viņam stāstīja vēl kaut kas, un viens otrs cilvēks dzīvo un savas dzīves jēgu uzskata to, viņam ir obligāti visiem jāpierāda, ka zeme ir plakana. Valdien aizstāst man par to vispār, man vienalga, plakana vai apaļa, kāda starpība. Es te atnāku, viņš šeit aizbrauc mājās, man iedod naudiņu, lai es varētu dzīvot. Man neinteresē, kāda starpība. Protams, jā, tu apkārt zemeslodē nelidodas. Varbūt, ka tas arī mums neinteresē. Varbūt. Bet, ja runā vienkāršā valodā, tad, ja mūsu dzīve balstīsies uz melīgo informāciju, nepareizo. Un kas ir melīga informācija? Melīga informācija ir tā, kas ir atkāpusies no absolūtā.
tādā gadījumā mēs sāksim būvēt savu dzīvi uz smiltīm, uz dubļiem, bez pamata. Un tad, kad nāk pārbaudījumi, tāpēc jau mūsu dzīves sagrūst. Ģimenes sagrūst, biznesa sagrūst, vēl viss, veselība sagrūst. Vakar mīļai lāda diena, savēt kūciņas. Es arī nopirku kliņģerīti, savēt šitos te kādus saucamos te, kas tie tādi bija, tie šitie te, nu tās 2-litrīgās pudeles tādas tā. Nepadomēt, nav kanģa. Kanģa nav? Nav kanģa. Jā, kola. Nu, lūk, kolu saved iekšā. Nu, man tā vienkārši siekala notiek, labi, nu man gribās to kolu, es padzeru kolu, pēc tam naktī guļu un domā, kāpēc es dzēru to kolu, man bišķi dedzina kuņģi. Nu, redziet, bieži vien mēs vienkārši tā, nu, mūsu mēle diktē to, ko pieņem tev. Ko tev pieņem, kas tev labi gāršo, tu te gribi to visu pieņemt, lai tev patīk, un tas būtu, šat tad patiesība ir tāda vienkārši nežēlīga, šat tad viņa vienkārši bezgaršīga, šat tad viņa rūgtā patiesība. Es esmu dzirdējuši tādu teicienu. Rūgtā patiesība. Skarbā patiesība, asā patiesība. Patiesība kā vesels, patiesība kā zobens. Patiesība kā lūk tiesnesis. Un tikai tad, kad tu ņem vērā to patiesību, kas griež, kas deidzina ārā, kas vēl kaut ko, tu nonāc pie tās patiesības, kas tevi ieved iekšā dzīvībā un dzīvībā ar pārpildību. Tas ir tā kā princips, tā kā likums. Bet šobrīd mēs esam tajā, ka mums ir dot šis izaicinājums, un mēs savās dzīvēs iemācamies atrast Dievu. Un saprast to, kāds viņš ir. Saprast to, kāds viņš ir. Vienkārši šīs nedēļas notikums. Viss domas vizinās. Ja, es saku godīgi, šodien man pat nav tāda vienota kopēja tāda kā vārda, ar ko dalīties, kuru, kā lai saka, iespējams, teiksim, tā klasiskā veidā, ko es padalīties. Es vienkārši mēģinu apkopot to visu. Nu, tas ir kaut kas līdzīgs, tā kā tu esi pieskaries kaut kam tādam, kurš tev ir jāizprot. Un iespējams šodien dalot, es mēģinu to, kam es esmu pieskāries, kas man līdz kaut kur atnācis, ja? Ar ko es dzīvoju vienkārši. Ja? Es mēģinu kaut kādā veidā pat izsakot jums, daloties ar jums, varbūt jūs vēl kādu gudru domiņu pateiksiet, kas palīdzētu saprast to, ko Dievs ir atklājis šobrīd mums. Es to, piemēram, varētu noformulēt tā, izstāstīšu vēl vienu tādus faktus, notikumus, teiksim, nevis faktus, bet drīzāk jāskatā, precīzi vajag, notikumus. Notika lūkšana brokastu sadarbības sanāksme, ka Jaunpilsnes lūkšana brokastis organizējas, tur bija ciema atbildīgā, un tur bija no draudzes, tur cilvēki, kas vēlās, nu, tur, zina, kas ir lūkšana brokastis, ja? Kad atbildīgos cilvēkus aicinām uz sapulci un kopā vienkārši tas ir mēģinājums uzrunāt cilvēkus, kuri nes atbildību pār citiem cilvēkiem, kas, nu, ieņem, teiksim, tā augstus amatus, viņus sapulcināt kopā, lai kopā vienkārši lūgtu Dievu, pielūgtu Dievu pār mūsu zemi. Piesauktu Dievu par sevi, par saviem uzņēmumiem, nu, kaut vai tādā veidā. Nu, uz baznīcu negribiet, uz draudzi negribiet daudzi. Daudzi spītīgi to un daudzi spītīgi šito. Bet tas ir tās veids, kādā veidā, nu, iespējams arī uzrunāt, lai cilvēki arī pie prāta nāk. Un tomēr, nu, caur kaut kādām liecībām, ja, viņiem, nu, pievērst uzmanību tam, ka ziniet, ka ir Dievs un viņu vajag piesaukt. Tas ir viena lieta. Otra lieta. Ļoti asas te sarunas, jūs zināt, ka tagad Latvijā plānots, kā ieplānojuši kaut kādas 277 skolas reorganizēt un cik tur viņas skolas slēgt. Vispār pa visu Latviju. Ja? Tauta sāk šūmēties. Jaunpilī jau pie manam durvīm klaudzinājas, atver vaļā. Labdien, vai jūs te būtu ar mieru, mēs te vācam pārakstus, vai jūs atbalstat skolu, likvidāciju un vēl kaut ko. Es gribu raidījumu uztaisīt. Kurā es gribu pateikt? Es gribu, lai tās skolas slēdz, un es gribu, lai tās skolas arī paliek. Man ir divējādi atbildi.
Jo vairāk es Dievu iepazinis, es jo vienkārši tā skarbīgi, tā skaidrā prātā palūkojas uz reālo situāciju, pieņems uz skolās arī. Man nav brīnums, ka viņas slēdz. Es nebrīnos, ka viņas tiek slēgtas. Tā ir loģiski. Valstī pieņem likumu, kad, kā lai saka, dzīve sastāv tikai no seksa, un cilvēki tikai dzīvo savas miesas kārībās, vīrieši nemācās būt par vīriešiem, sievietes, kā sanāk, un dzīvo tikai priekš sevis, tad priekš kam bērni vajadzīgi? Ja bērnu nav, priekš kam skolas vajadzīgas? Ko? Priekš kam skolas vajadzīgas, ja vecāki sēž mājās un turpina, tur skolā neko nemāca, kāda jēga mācīties, kāda jēga no vidusskolām, kāda vajag dzīvo, tāpat tās neko nevajag. Vecāki tādā veidā kūda savus bērnus. Un priekš kam tad skolas vajadzīgas? Vecāki bieži vien nerūpējas par saviem bērniem un cauri. Es vienkārši apbrīno to, ka ir pārstāvi, kas vienkārši uzņēmušies atbildību un ļoti labi saprot, bērni ir jāizglīto, skola ir vajadzīga. Pat līdz tam, kad vienkārši piekrīt to, ka mājmācības kurso, kas uzliek vēl milzīgus, tādu kā atbildību vecākiem, kad es mācīšu pats, es esmu ieinteresēts, lai mans bērns ir gudrs, zinošs un strādā pie tā. Ļoti bieži vienkārši vecākiem, ja pajautā, uz vecāku sapulcēm es atceros savā laikā. 1, 2, 3 vecāki no klases. Tā kā izlaidums un uguns pakulās un bērni netiek pārcelt un nedabū šito, tad visi vecāki sabrauc uz turienu, ko mēs tagad darīsim? Kur tu biji visu laiku? Liela tiesa vecāku vienkārši atdot savus bērnus uz skolu, mājās būs miers un cauri. Es varu vai nu strādāt, vai vēl kaut ko darīt. Zinām, mērā nokrata nos. Kāpēc? Tāpēc, ka pieauguši cilvēki nav audzināti un nesaprot, ko nozīmē būt par vecāku, ko nozīmē būt par tēvu, ko nozīmē būt par māti. Kas tas tāds bērns mans ir, kas manās rokās no Dieva iedots? Ko man ar viņu darīt tagad? Tā izpratne par to jautājumu ir tik sekla. Rezultāti, tad tā. Bērni aiziet uz skolu. Nav brīnums, ka skolas tiek slēgtas. Kāpēc? Bērni aiziet uz skolas, pats redzēja. Vienkārši man kā vecākam vajadzēja sēdēt tur klasē, un bieži vien bērni tur iet pa gaisu. Viņiem ir figļi-migļi, kas tik prātā nenāk, bet nevis viņi bieži vien nenāk, lai vienkārši kaut kādas zināšanas satver. Es tagad bišķiņ par to negatīvo kaut kur aizgājis. Es pieļauju to, ka, kā lai saka, tas nedod iespējams, ka atbildība vienkārši par ko darīt, bet es nonākšu līdz tam, ja? Vai es vienkārši lēnām. Tas galvenais ir izprast to reālo situāciju un tad saprast, par ko darīt mēs varam. Ja? Es viņu beigās noformulēju. Bet situācija ir tāda. Skolotāji, vienkārši ļoti bieži skolotājiem klausies no vecākiem, tur man darba kolēģi arī dodot ziņas. Skolotāji tur atļaujas uz skolu, piedzērušies, atnāk vienkārši vienaldzīgi. Bērni, dariet, ko jūs gribat. Atnāk skola nekvalitatīvi, man sūdzēt par kaut kādiem vienkārši skolotājs atnāk un tur nevajag mācēties. Ko mācēties? Nezinu, ko mācēties. Atzīmes vajag, nevajag. Kaut kā pavirši skolotāji pat atļaujās skolā tur ieņemt postiņus un pavirši darīt savu darbu. Es saprotu to, ka valstī skolotājs tas ir pēdējā no visām profesijām. Slaucējs vairāk saņem nekā skolotāji. Ir tā vai nav? Nav? Skolotāji labi saņem? Ka. Jums skolā jā? Labi, ok. Varbūt kaut kas ir pamainīts. Bet es domāju, ka vienkārši viens otrs biznes un vienalga. Ko lūdzu? Lūk. Es nedomāju, ka tas ir, neiedzināsim, bet principā vienalga, saņem, bet skolotājs. Man ļoti patika, es padalījos vienkārši Facebookā arī par to, ka, teiksim, es neatceros, kas tā bija par izglītības iestādi, bet tur bija pirms izglītības iestādes uzraksts tāds, kas uzrunā to, kad vajadzētu laikam nolasīt to, kā tur rakstīts. Es tūlīt nolasīšu, kur manas brīvības.
Es pieļauju to, ka jūs pašlaik klausoties mani, jums, kā lai saka, zinām mērā tāds kā uztraukums rodās. Manuprāt, tam ir vajadzētu būt šodien. Mums viņam šodien, viņa bērniem, viņa draudzē, tas vajadzētu būt uztraukumam. Ka mēs nedaudz sapurinamies un sākam domāt un pārdomāt, ja? Sākam domāt un pārdomāt par to, ko mēs darām, kas notiekās, ja? Nu, kur tu paliki? Lo. Ups. Lai mēs vienkārši tā nedaudz, jūs saprotiet, pie ieejas Stellenbošas universitātē lasāms paziņojums. Lai iznīcinātu kādu nāciju, nav vajadzīgi atomu ieroči vai tālā rādījusa raķetes. Pietiek tikai pazemināt izglītības kvalitāti un ļaut krāpties eksāmenos. Pacienti mirst no tādu ārstu rokas. Šādu inženieru dēļ sabrūk ēkas. Tādu ekonomistu un grāmatvežu dēļ izgaist nauda, bet tādu juristu un tiesnešu dēļ bez pēdām pazūd taisnīgums. Izglītības krahs nozīmē nācijas beigas. Un pat skolotāji ceļ trauksmi. Pie Māras brauc tur viena kaut kāda matemātikas skolotāja arī no kaut kādas tiešām Rīgā, kaut kādas skolas, kur viņi tur pakšliek, viņi jau pensionāri, ja. Mēs sākam runāt, un tas, ka vienkārši viņa arī kliedz un brēc. Viņa saka, skolotāji, vairs viņam neprasa bērniem kvalitāti, nav nekādu uzdevumu. Tu nedrīksti bērnam prasīt augstāku izglītību, vairāk disciplīnas, vairākas kategoriskākas prasības. Gandrīz, tagad es dzirdēju, nezinu, tā ir patiesība vai nav tā patiesība, ka uz otru gadu atstāt nedrīkst. Mūsu laikā sēdēsi otru gadu. Ja neņemsies pie prāta, sēdēs vēl trešo gadu. Ir kaut kā tāda, kā es saku, tāda šita. Un cilvēki bija motivēti tam, lai saņemtos. Tagad tu priecājies, ka tev ir grūti laiki, tas tevi motivē. Davai, tu uzdod beidzot jautājumus, kāpēc tev tik grūti klājās? Tas, ka tev dzīvē neveicas, tas ir tavs divinieks par to, ka tu neesi dzīvē mācījies, kā dzīvot. Un neesi iemācījies patiesību par to, kā dzīvot. Kamēr tu biji jauns, tu domāji. Mums ir tik liels potenciāls iedots no Dieva, tā žēlistība, kamēr mēs esam jauni. Veselība ir, drosme ir, gribēšana ir, lidojam spāni, mēs visu varam, mēs visu tā un šitā. Un tā, kad nonāc, pirmoreiz apdauzies, otrais apdauzies, attiecībās apdauzies, biznesā apdauzies, vēl kaut kur apdauzies. Tu nonāc tur, kur tu nonāc. Un tev ir tas, kas tev ir. Tad godīgi paskatāmies uz savu dzīvi. Un ja man nav šodien, es nepārvaldu vēl kaut kādas lietas, tas nozīmē, es viņas neprotu pārvaldīt. Un kāpēc es neprotu? Kāpēc tu neproti? Tāpēc, ka tu neiemācījies. Kāpēc neiemācījies? Iespējams. Un piekrītu tam, un par ko es šodien, teiksim, es par sevi tā domāju. Un kur arī, teiksim, tā, es sāku runāt par to, ka Krievijas saucamā kristieši iznīcina, ceļās pret citiem kristiešiem karo, un kā tauta tiešām uzdot jautājumu, kā jūs tā, kā kristieši pret kristiešiem uzbruk, pareizticīgiem pret pareizticīgiem viens otru močī slepkavā nos. Es saprotu, tam ir slēptais nodoms un tā tālāk, viss tas ir caur liekulību, caur vēl kaut ko, kas ir, teiksim, baznīcā vai draudzē, kur tiešām Dieva jēdziens ir nepareizi izprasts. Dievs nav saprasts kā visa autors un kā visa svētais
un viņa priekšā netiek dzīvota dzīve. Netiek dzīvota viņa priekšā dzīve. Bez dievbijības. Bez dievbijības uz viņa principiem, uz viņa 10 baušļiem. Ja tu Dievu bīsties, ja tu Dievam tici un Dievu bīsties, es nerunāju par baidīšanos, no Dieva nevajag baidīties. Dievam vajag padoties. Bet bijībā uz viņu un cieņā uz viņu, tad klausīties un ieklausīties un izzināt, ko slēp sevī šie 10 baušļi. Ja šie baušļi, viņa principi būtu tiktu ievērot, neviens ierocis nekur nevidot, neviens neiekārot, un kari beigtos. Kari pilnīgi visi beigtos. Ja cilvēki iemācītos Dievu pareizi izprast un Dieva šo principu bijībā uz Dievu paņemtu savā dzīvē. Var kāds pateikt āmen? Tā viņš ir. Tas nozīmē svarīgākais, kas tēvs, es gribu tevi izprast. Otra lieta vienkārši arī, man dēliņi sākām runāt, un man patika viņa šī loģika, jā, kad viņš pateica, klausies, kristieši paši mīkstie, jā, es saku, es piekrītu, es pie Talberga raidījuma arī pateicu, draugi, mīļie kristieši, ko? Dievs iedod zemi atkal pa jaunu, mēs nespējam pārvaldīt, mēs kā viņa bērni nemākam pārvaldīt. Lielākā tiesa kristiešu mūk no problēmām. Mūk no vēlna, mūk no sātana, mūk no zagļiem, mūk no laupītājiem, mūk no nelietīgiem likumiem, mūk no melīgiem likumiem, mūk no atbildības kaut kādas, visur tikai mūk, un ka tik ātrāk debesīs nonāk. Un tā ir mūsu Dieva bērni problēma. Saka, ja visi Dieva bērni un kristieši vienkārši aizietu un parakstītos, tur parakstīņu uzlikt. Tikai nav jāņem ierocis, nav jādodās ierakumos, tur sava dzīvība jādod, tur kaut kā dubļi jāri, vēl kaut kas. Paņem pēcpusi, piecel aizē un uzliec parakstu tikai. Vai tiešām nav 155,000 Dieva bērnu Latvijā? Ir. Tādi mēs esam Dieva bērni. Un mēs esam Dieva bērni, viena no mūsu kvalitātēm, kura nedrīkst, pie kuras mēs nedrīkstam palikt, ja mēs neko neesam iemācījušies. Iemācījušies pārvaldīt, iemācījušies valdīt. Iemācījušies mācīties. Mācīties. Vēl kronis visam. Es uzskaitīju, visus šos notikumus manā šīs nedēļas aktivitātes. Tas pa vidu es vēl slīmo, vēl strādā, man darbā vēl kā sarežģīta situācija, viss tā kā. Man šī nedēļa ir vispridzināta nedēļa, viss ir man pagājis. Un vēl tagad pirmdien es braucu uz Alendu salām, braucu pāri jūrai, rošu uz okeānu. Lūk tā. Labi, tas atkal kaut kas jauns. Būs vēl, kā lai saka, man būs tāds brauciens, viens pats, žēl mana mīļā notiek līdzi. Šoreiz, bet būs laiks padomāt tā vēl dziļāk, kad izraujies ārā no visu šī. Jā, vakar galvenais, kaut kā visu šies domāju, pārdomāju kaut kā visu šīs sarunas, man patīk tādas sarunas, man patīk izaicinājumi, vienkārši tas viss kaut kā uzdot jautājumus, tu centies saprast un izprast, un man ir doma vienkārši, es gribu uzrunāt, es gribu uztaisīt vienkārši tādu video ierakstu, jo es vienkārši, es saprotu to, ka skolas taisās slēgt, bet tāpat laikā es neredzu, tas ir kaut kas līdzīgs tāds, labi paliks skolas. Ja skolas paliks pie vecajiem uzskatiem, pie vecajās izglītības metodas, pie vecajiem skolotājiem, pie vecajiem vecākiem, kuri nemainās vecāki, nemainās bērni, un nemainās skolotāji, kāda jēga tad, teiksim tā, no tās skolas? Iemesls, kāpēc slēdz, labi, tur ieraudzīja viens otrs, tur gribēja, savā šaurpierībā vienkārši domā, kā lai saka, naudiņu iekonomēt, ja bērnus pārdot par naudu, tā saucas bērnu pārdošanu par naudu. Naudā, kā lai saka, diktē to, cik daudz skolām būtu, draugi mīļie. Nauda ir domāta priekš cilvēka, nevis cilvēks
priekš naudas. Cilvēks ir vērtība. Nu, vismaz cilvēks, bērni. Vecākie, ja es būtu domājis vienkārši, ok, man bērniņš 1, 2, 3, un ja es domātu vienkārši, es varu atļauties tos bērnus vai nevaru atļauties tos bērnus, da viņu nebūtu nevienu. Jo nekad nevar atļauties bērnus. Одни убытки. Āmen, piekrītu. Bet, ja godīgi, kā bērns tā izdevumi, kā bērns tā, mēs sēdējām tur, kā sarunājamies tur, nu, kā lai saka vecāki, saka, kādreiz bērnu uz skolu aizlaid 10 eiro, man Mārija, viņu uz skolu laidām 10 eiro devām un bija pietiekami. 10 eiro. Manai mīļai meitiņai tagad uz skolu bez 50 eiro uz nedēļu. Nu, ko tu Rīgā izdarīt? Nu, nevar paēst. Naudas vairāk un vairāk. Āmen. Jūs saprotiet? Lai bērni būtu, tu neskaties, normāli vecāki, nu nevis tāpēc, lai tur pabalsts bērnu būtu, lai cik viņš tur būtu liels, nu tas ir murks kaut kāds, bija te Latvijā tik līdz iedevies šitos bērnu pabalstus, nebija jau visu laiku, padomu laikā nebija pabalsts par bērnu. Nebija. Tad, kad atnāca, kā lai saka, valdība, man liekas, Tūtu Šleseram, tajā laikā, kad bija kurā tur bija 8. saima, kad ievies šito likumu, tād par bērniem sāka domāt un pacēla augšā bērnu pabalstus. No valsts, kad vecākiem maksā par bērnu, tā kā pabalstu, bērnu naudas saucamā. Mārīta bez bērnu naudas tika dzemdināta. Tad nu lieka, kad ieviesa bērnu naudas, vienā gadā tiešām bērnu dzimstības līmenis pieauga. Cilvēki naudiņu maksā, ok, davai, ražojam bērnus. Nu, skumji. Un tagad vēl bērni vienkārši... Ok, labi. Labi, un tagad par risinājumu. Nepabeidz. Viss šitais un plus vēl. Nu, skatos dievkalpojums, ļoti izcils dievkalpojums, tādus noklausījos, tiešām, kas ļoti spēcīgi uzrunā. Un tur YouTube, kas skaties, uzmet vēl kādas lietas, un tur, nezinu kā, vai tas mākslīgais intelekts, kurš vada YouTube, viņš man izved priekšā, vienu filmu, matemātikas ģēnijs. Matemātikas ģēnijs. Es tagad domāju, matemātika. Mēs tikko runājam par matemātiku ar viņu meitu, viņa man tik ļoti matemātiski vienkārši tur skaidroja visu vēl kaut ko. Nu, kaut kā runājam, droši vien telefons. Mākslīgais intelekts dzirdēja, ko es runāju par matemātiku. Viņš man uzmet virsū filmu vienkārši, matemātikas ģēnijs. Nu labi, ok, varbūt Dievs izmet. Bet man tā kaut kā interesē, es uzslēdzu augšā, un tur filma ir par matemātikas profesoru. Tā ir Koreja, Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja, skolotājs profesors, augstākā līņa, tur jau spožākā zvaigzne bija Ziemeļkorejā, matemātiķis, un tad, kad viņš ieraudzīja, tā es to plus-mínus sižu, tad viņš ieraudzīja to, kā Ziemeļkorejas valdība izmanto viņa zināšanas, kā lai saka, tur ieroču ražošanai, tā visu aprēķinus izmanto, lai sētu ļaunumu apkārt, ja? Viņš vienkārši aizmuka projām, nonāca uz Dienvidkorejā, kādu iemeslu dēļ es neiedziļinājos gan, ja? Un es vienkārši tagad aizmuku uz Dienvidkoreju, vai viņš tika izzakt, nezinu, tur diezgan sarežģīti, bet viņš vienkārši profesors būdams bija kā apkopējs universitātē, Seulas. Augsta līmeņa universitātē, viņš kā apkopējs. Un tur viņa tādās attiecības ar vienu studentu, ja, kurš bija nabadzīgs, bet vēlējās mācīties, un kā viņš viņu mācīja, man ļoti patika.
tiešām dziļa tāda pārdomas raisoša filma. Es pat vienu piemēru gribētu tev vienkārši parādīt, bet es gribu tad izprast līdz galam to visu piemēru, ja? Bet cik ļoti svarīgi ir patiesība. Ja tu saproti patiesību, atbildi uz jautājumu pats priekš sevis, tad tu esi sapratis, kas ir patiesība. Jēzus pateica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Jēzus par sevi pateica, es esmu vienīgais patiesais ceļš, kas ved uz dzīvību. Es esmu vienīgā patiesība. Caur mani viss ir radies, un nekas nav radies bez manis, Jēzus pateica. Tad svarīgi droši vien, kad izprast tomēr Jēzu. Un vienīgā vieta un vienīgais avots tomēr ir Dieva vārds. Un jo vairāk es lasu un iedziļinos, jo vairāk es ieraugu, ka šī grāmata tik ļoti atbilst absolūti visām dzīves niansēm, struktūrām, dimensijām, vienībām, tēmām. Viena nauda, kur tu paņem Dieva vārdā, tas viss tik ļoti iekšā ir ierakstīts. Un Dievs pateica, ko? Es jums iedodu šo instrukciju. Mums uzdevums vienkārši lasot šo instrukciju, izprast mani, izprast sevi un izprast dzīvi. Ja jūs izpratīsiet, mēs izpratīsim viņu. Vau, mēs būsim viņa vadīti. Ja mēs būsim viņa vadīti, viņš pirmkārt mūs uzcels. Ja viņš uzcels mūs pareizi, mēs palīdzēsim citiem, būsim citiem par svētību. Āmen? A savādāk nav. A pasaulē viss ir atžgādi. To priekš cilvēki dzenās pēc tā, lai būtu kaut kas. Mazāk uzmanības pievērš uzmanību, lai kaut ko saprast un izprast. Vai tikai galvenais darīt? Mana kā vecāka arī problēma. Es arī savā laikā diezgan nesapratu izglītošanās un mācīšanās nozīmi manā dzīvē. Vienkārši mācīšanās nozīme. Man ļoti viegli viss padevās. Jā un āmen. Es varēju vienkārši palūkoties ļoti viegli līdz kaut kādai vidusskolas jaunam gadam. Mācījos vidusskolā. Man ļoti labi viss padevās. Viegli viss padevās un es biju teicamais. Tā kā man sākās iekšējā depresija un problēmas iekšā ar sevi un tur neatbildētie jautājumi, tad es vienkārši pusgada laikā es jau saņēmu 2 un izlaidam eksāmenu. Bet mani pielaida pie eksāmena tikai tāpēc, ka man pirmā pusgadā bija 4 un 5 un otrā pusgadā man bija 2. Es biju cipa nesekmīgais. Tāds manas dzīves stāsts un likums. Vienkārši tā doma par izglītošanu, kaut kā tā, nolika eksāmenu, kaut kā aizgāja mācīties uz augstskolu, un tikai tāpēc vienkārši nenovērtē, ka cik ļoti svarīgi ir tas process, pats process klausies, lai mācītos. Es vienkārši nespēju tālāk arī neredzēju jēgu pielikt pūles, lai mācītos. Un dzīvo kā dzīvo. Ok, kaut ko pamācies. Liela sapņa, liela ģimene, jā, būs viss labi, liela biznesa, liekas tās, breša laika, viss lieli sapņi. Un pagāja laiks, visi tie sapņi vienkārši kaut kādu manis neņem to vērā faktoru. Dēļ, nepiepildies, neviens no tiem plāniem. Un pat tie labie plāni, ieskaitot arī ar ģimeni, gatavojas jau brukt tikai vieniem iemeslam. Tāpēc, ka man arī nebija tāda izcila laba piemēra par ko nozīmē būt par vīrieti, ko nozīmē būt par vīru, ko nozīmē būt par tēvu, un tāda piemēra nebija. Paldies Dievam, tad es pie Dieva atgriezos. Tad es satikos ar Dievu un sapratu, Dievs, tu esi, ok, ko darab tālāk? Dievs saka, tālāk es tevi mācīšu. Tur bija labi laiki, tur bija skarbi laiki. Bet viss tas ir mācības process. Un šis mācības process ir svarīgākā lieta. Es mācījos saprast, kāds viņš ir. Kāds ir viņš. Un tagad es saprotu, kāds viņš ir. Šodien ir evangelizācijas upelēm
mēs runājam par to, kādā veidā cilvēkus uzrunāt. Es sāku pirmo piemēru par to, ka pie Dāvida atnāca un vienkārši sāka cilvēki stāstīt. Tas zini, kāda ir populārākā grāmata? Param. Ok. Mani personīgi sajūsmināja, mana mīļā dēliņa atbilde, bet mani nedaudz sajūsmināja savā ziņā, kā lai saka, sajūsmināja, mana dēliņa atbilde sajūsmināja, bet šo kristiešu Dieva bērnu, kas staigā apkārt un mēģina uzrunāt, viņu pozīcija man nedaudz apbēdināja. Kādā ziņā? Tāpēc, ka viņiem trūka atbildes, trūka argumentu, trūka vārdu, trūka gudrības un sapratnes, tad kā manam dēliņam pastāstīt, kāds ir Dievs patiesībā. Mans dēliņš viņiem muti aizbāza, viņi bija šokā un saka, tā. Bet tas mani skundināja. Kāpēc es saku? Es dzenos pēc tā, lai izprastu Dievu, lai es varētu jebkuram atbildēt un pateikt, kāds labums tev būs no tā, ka tu noticies Dievu. Un vai tie būtu mani bērni, vai tie būtu kādi citi bērni, vai tie būtu skola, vai tie būtu vecāki. Mēs esam atbildīgi pasaulē. Mums ir jābūt atbildīgi šai pasaulē. Dievs mums devis spēka garu, gudrības un atklāsmes garu. Dievs mums devis ir savu vārdu, savu instrukciju. Nav uz ko Dievam cita paļauties. Dievs vēlās, lai tu kļūsti instruments Dieva rokās. Mēs te sēdējām runājam par to, ka par biznesu, neatceros, kas tur bija. Par biznesiem, par labklājību, par naudu. Sākam runāt. Tas ir mājiens, lai kad tu lītās kaut kas, jā? Man ir jāmana baterija? Nē, vēl skanēja, jā. Paldies, mīļā meita. Reku labi palīgi. Seko līdzi tam, kas notiek. Redz, cik patīkami. Okay. Jā, lūk, pie kā es paliku? Vēlreiz? Skaļāk. Tā doma. Es vienkārši saprotu to, ka Dievs meklē cilvēkus, Dievs meklē, kurus apmācīt, lai mēs kļūstam viņa mācekļi, lai mēs tiešām, viņš par mums rūpēsies un visu laiku nemitīgi nebeigs rūpēties. Mums jāiemācās uzticēties tam, nevis. Es arī pašlaik esmu tādā situācijā, kad pieļauju, ka varbūt līdzšinējais ienākums mans un nodrošinājums manā dzīvē pilnīgi savādāk mainīsies. Man jābūt gatavi, nevis es nedzīvoju tāpēc, lai kaut ko strādātu un naudu pelnītu. Es ļoti labi saprotu, ka ir kaut kāds aicinājums, ir kaut kāda sūtība, ja, kuru Dievs ir paredzējis mums kā viņa bērni. Un varbūt tur nebūs tik daudz tās naudas vai vēl kaut kā tā nodrošinājuma kāda līdz šim, jā, bet tas ir viņa plāns un viņa prāts. Un tā ir mana misija, mans uzdevums. Man ir viņš jāapgūst. Tev arī. Jūs saprotiet, pēc tā kristīgā raidījumā arī es vienkārši domāju ilgi un pārdomāju par to Nehemiju, ka viņš bija spējīgs, ka viņš bija kļūst par autoritāti, viņš bija prasmīgs, zinošs cilvēks, kurš spēja norganizēt veselu darbu veikšanu, lai kaut kas notiktu. Tev arī Dievs mūsu debestās vēlās tev iedot īpašu gudrību, lai tu paveiktu kaut kādu uzdevumu. Manā mīļā meitiņa, mums ar viņu sanākuši sarunas. Man
man patīk mana mīļā meitiņa. Viņa uzdod tik daudz jautājumus, un man patīk uz viņiem atbildēt. Viņa man, kā lai saka, par kaut kādām lietām stāst, un es cenšos saprast, kas tur viņas dzīvē notiek un tā tālāk, bet viņa pastāstīja vienkārši vienu tādu gadījumu, ko es ieraudzīju to, ka, saprotiet, skolā bērniem vienkārši skolotājs ir kā autori. Pirmkārt, bērniem vecāks ir kā autoritāte, kurš māca, no kura bērns mācās. Visu viņš kāri uztver to, kādā veidā dzīve notiek un kādā veidā dzīve rit, ko vecāki sauc par labu, esam to bērns pieņem. Paaugas lielāks, nonāk skolā, skolotāji viņiem kaut kādas vērtības, zināšanas dod un tā tālāk, un tagad jau skolotāji kļūst autoritāti. Es runāju par normālu, līdz kaut kādam, sākuma skolas līmenim, ja. Tagad sākās pamatskola, tur iekšā nāk šī saucamā, kā lai saka, nezinu, kas ir atņemts, diemžēl, bet es runāju tagad, kā vajadzētu būt. Tur jau parādās to, ka tu jau kaut ko sāc apzint, tas ir vecums, cilvēks sāk spriest lēnām, sāk izteikt savus viedokļus, un tev kaut kādas lietas tu vairāk un vairāk sāc saprast. Kā mums te notiek, jā, pamodāmies, vai kā? Ļoti jau, jā. Un tur notiek kaut kādi tādi procesi. Paaugas bērni vēl lielāki, un bērni sāk ieraudzīt to, kā tomēr skolotājiem nav taisnība. Kā vecākiem tomēr viņi kļūdās. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu bērni daudz vairāk jau ir uzzinājuši. Mēs viņiem esam iedevuši to pašu labāko, kas no mums bija. Plus vēl tam tas laiks iedeva to labāko, kas viņiem tur varēja. Rezultātā viņi tiešām, mūsu bērni ir spējīgi sasniegt daudz vairāk un labākas lietas nekā mēs. Āmen. Bet ir viens tāds process, jebkurā gadījumā. Tā, kad bērns iziet pasaulē, mana mīļā meitiņa pastāsta, ka skolā viņam esot tāda viena problēma, ka pirmkārt, skolotāji trūkst tādas, viņa izsakās gan, bet vai tā ir, pieņemsim, tas ir cits variants. Kaut gan es tam pilnīgi varētu piekrist, jo, piemēram, Jaunpils skolā es arī konstatēju to, ka ne visi skolotāji ir spējīgi tiešām arī adekvāti savu priekšmetu mācīt. Tas ir skarbi. Un tā ir patiesība. Vienkārši skolotājs ir kā persona, bet viņš varbūt savu priekšmetu, bet viņam skolotāja tādas profesionālās, tādas talantu trūkst. Jūs uz maiņām, mammīte, tētis, ir ļoti jauki, patīkami. Ja? Jūs saprotiet, diemžēl tā ir. Ja? Un šodien arī, pieņemsim, ir labi priekšnieki, bet ir tādi priekšnieki. Šodien ir varbūt laba valdība, bet tagad ir tāda valdība. Ko darīt? Kad tev nav kas, nav autoritātes, nav priekšā, nav tā labā vadītāja, vēl kaut ko. Kad tev sliktais skolotājs, tev vajag kaut ko apgūt. Un tu esi atstāts praktiski viens pats ar nezināmo, liekas, no tevis kaut ko prasa, un nav kas pamāca, nav kas ved uz priekšu. Ko tev darīt tad? Tā ir pieaugušo cilvēku dzīve. Laipni lūgts, ne tā? Tu šodien pamosties, neviens tev nedzina nekur palielēties. Nebūtu vajadzīgs, kad tev no rīta pamosties, tev ir jābūt tavam dzīves, personīgi tavam dzīves plānam, kur tu iesi un riskēsi kaut ko, kur tu iesi kaut ko dzemdināsi, kaut ko radīsi. Tas ir, es saprotu to, ka tas ir tālu no tā domāšanas veida, kas bija savā laikā. Saprotiet, kāpēc cilvēki nostalģijā skatās un lūkojas uz padomju laikiem? Tāpēc, ka tur visiem bija nodrošināts darbs. Un, ja tu nestrādāji, tev ar policiju skrēja pakaļ un vilka uz turien, nolika darbā vietā. Sēdi šīten kaut dari, strādā kaut ko. Un cilvēki saņem ko? Vieni, kas cītīgi strādāja un kārtīgi strādāja, saņem to pašu, ko sliņķi un lodari. Бездельники то не ядцы, пьяницы, дармоеды. Aldziņa tāpat bija. Un visiem bija jāstrādā. Cilvēki neuztraucās par to, ka nebūs naudas. Bezdarba nebija padomju savienībā. Kopš sabruka šī, kā lai saka, šī ka sistēma, kura ņēma nost cilvēkiem
vajadzību pēc tā pašiem domāt, lai pašiem radītu kaut ko. Rezultātā daudz cilvēku izmesti laukā. Un nesaprata, kā dzīvot tālāk. Darbu neviens viņam nedod, tur nav darba, šita nav darba, paskatieties paši. Un tagad vienkārši cilvēki, diemžēl, dzīvo ar to, kad pirms, tur nav darba, mums Jurģos nav darba, un tur nav darba, un vēl kaut ko. Diemžēl tāda situācija ir, kāpēc? Tāpēc, ka cilvēku domāšana ir tāda. Cilvēki nesaprot. Man savai mīļai meitiņai teica, viņa nemitīgi man sūdzās, skolotājs slikti, tās slikti, šitais slikts un tā tālāk, čīks par savām visām šīm lietām. Es no sākuma nesapratu, domāju, tas ir normāli, visi bērni tā darīja. Visiem bērniem ir kaut kādas lietas, ko viņi stāstīja par skolu. Tur tas un šitais, tas nav labi, šitais. Varbūt tur klases biedri vēl kaut kas. Tā ir normāls process. Un es visu laiku tā, kā es saku, šo visu domāju, pārdomāju un tā tālāk. Un tagad viņam atbrauc un stāst, viņai tur kaut kas tur nesanāk, viņam vienkārši saštumā par to. Un es domāju no sākumā, ko man viņai ieteik? Pirmkārt, es gribu saprast, kas tur notiek viņas dzīvē, kas tur notiekās. Un tad es pēkšņi, man pieleca tas, kam viņa tur ir pakļauta. Tas saucās mācību process. Un es viņai izteicu vienu tādu frāzi. Es viņai no sākuma pateicu pirmā dienā, tā kā es viņai priekš tas man pielicis, es teicu, klausies. Iemācies mācīties tajos apstākļos. Iemācies mācīties tajos apstākļos. Pēc laiks viņa atbrauca, pēc 2 nedēļām, kad viņa pārbrauc mājās, mēs sākām runāt. Un es atkal viņa par to pašu. Un tad es viņai savādāk, kaut kur iekšā dzimu, un es vienkārši pārliecinājos par to vienkārši vienu lietu. Un viss tās, gan man tā filma, ko es noskatījos, gan viss šīs sārunas, gan viss šitās situācijas ar tām skolām, viss runas ap skolām, gan lūkšana brokastis, ko mēs to pārunājam un tā tālāk. Es vienkārši ieraudzu vienu lietu. Jūs saprotat, kāpēc mēs bērnus arī laižam uz skolu? Un svarīgākais, ko bērniem skolā vajag. Un arī, ko mums, pieņemsim tev. Ja, kad es braucu kaut kur pie savā mācītāja, kas man tur vispats svarīgākais. Mēs esam tādā procesā, kur mēs mācamies mācīties. Un it sevišķi tie mazie bērni, ieskaitot, viņa tur tagad ir, saucamais, vidusskolas līmenis jau vecums tāds, jā. Ja pirmajās klasēs tev vienkārši dod iekšā tīru patiesību, dod iekšā vienkārši informāciju, pirmie līmeņi rakstīt, rēķina, 2+2 un tā tālāk elementārās lietas, tad tālāk tev māca, svarīgākais skolā process, kas notiek, tev māca mācīties. Mācīties nozīmē domāt, rast risinājumus, sekot līdzi, atrast atbildes un pie daudz un dažādiem apstākļiem. Skolotājs labs, ir līdzekļi, nav līdzekļi. Ko es varu iemācīties tajā procesā? Piemēram, mana mīļā, pieņemsim, es runāju vienkārši arī viņai stāstīt pats no sevis. Es nonācu vienkārši tādā situācijā, ka pirmkārt, mani nolika par mācītāju šeit, pieņemsim. Es no sākuma domāju, ka es zinu, ko nozīmē būt mācītājs. Bet laika gaitā, kad es darbojos, es sapratu, ka es nekā nesaprotu. Es neesmu sapratis, par ko nozīmē būt par mācītāju. Var tā būt? Laipni lūgtam reālā pasaulē. Tā, kad tu nonāc pie slēdziena tā, ka tomēr tu kaut ko nesaproti. Tev domas par to, kā to vajadzētu darīt, nesaskan ar to, kas reāli darbojās dzīvē. Un ko es ieraudzīju, kas man ļoti patika, visas tās grūtās situācijas, kuras es skolā piedzīvoju, visi tie manī, klausieties vēlreiz, diemžēl tāpēc, ka man viss labi padevās, es neiemācījos mācīties pie tādiem apstākļiem, ka man bija ļoti slikti materiāls, lai no kura apgūt kaut kādu vielu. Tajā laikā visu mutītai bāzi praktiski. Paldies Dievam, mums bija skolotājs, tiešām fizikas skolotājs, kas vienkārši mācīja domāt. Kam nebija svarīgākais divnieku vai vēl kaut ko ielikt, bet kurš mācīja, lai tu saprastu. Vielu, izprastu, tēmu.
vispār tas, ko es pašlaik daru, neizklausos pēc tradicionāli tā kā dievkalpojuma, ja, kurā vajadzētu, varbūt, ko jūs gaidat par Jēzu stāstīt vēl kaut ko. Lielīties es stāstu par Jēzu. Jēzus ir vārds. Jēzus ir patiesība. Šeit uzrakstītā. Un ļoti bieži tiešām, paldies Dievam par to laiku, kad mans mācītājs man mācīja, kad es varēju sēdēt naktī. Viņš man vienkārši mutīti ar bāzi kaut kādu pamatu lietas, bet pēc tam viņa vairs nebija. Jā, ok, es braucu uz Rīgu Aleksēju, klausījos Aleksēju skolotāju. Bet dzīve uzliek man atbildību, uzliek man un prasa no manis reālā situācija. Manā ģimenē, mani bērni prasa vairāk nekā pat tur man iedod. O, ko tad darīt? Un tev jāiemācās mācīties apstākļos, kur tev neviens nedod varbūt kaut kādus dotos. Tu pats viņus meklē. Tu pats meklē, kas un kāpēc. Jo tu gribi virzīties uz priekšu. Āmen. Tāpēc šādas situācijas, kad tev ir grūtības un ka tev nav padomdevēja, mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, ko Jēzus pateica. Tas ir par labu, ka es aizēju pie tēva. Kad Jēzus bija blakus, mācekļi patiešo pie Jēzus atnāca un uzdeva viņam jautājumu. Mācītā, ko mums būs darīt? Kas mums tas ir? Kāpēc šitais? Kāpēc šitais? Un Jēzus viņiem visu skaidro. Āmen. Tas ir tad, kad tev blakus ir skolotājs. Labs skolotājs. Svētīgi ir, ka tev blakus ir labs skolotājs. Bet ko tev darīt tad, kad tev nav? Ja es jums uzdot jautājumu vienkārši, pastāst lūdzu par to, kā tu sarunājies ar Svēto garu. Pastāst lūdzu par savu sarunu ar Svēto garu. Nu, kaut kādu vienkārši daļu. Kaut vai, piemērs. Nu, jā. Jā. Āmen. Jā. Jā, tā saka tas kungs. Kad mēs, es vēlreiz saku, redz, bieži vien mēs gaidām tikai, lai mūsu vietā kāds izdomā, kāds uzdod uzdevumu, vienkārši, ok,
tev jāizdara tas un tās, lūdzu, tur, teiksim tā, kaut vai atnes 10. tiesu un tā tālāk, tas ir kaut kāds tāds, un tā atnes un liekas, man nekas tālāk nenotiek. Es nezinu, kā jums personīgi man tā arī notikās ļoti bieži. Es atnes 10. tiesu, manā dzīvē, es nepamanis Dievs. Vispār jau tavā vārdā tas rakstīts ir. Es saku, manā vārdā ne tikai tas vien rakstīts. Es saku, ko tur to gribu teikt? Es saku, las tālāk. Daudz no dažādām lietām tas viss ir atkarīgs. Ir pieliec klāt to. Es saku, man neviens nesaka. Es saku, tu gribi vai negribi uz priekšu iet? Domā, tiecies uz viņu, centies saprast, izprast, centies klausīties un ieklausīties. Saprotiet, Jēzus nomira, un paldies Dievam, ka Jēzus nomira pie Golgātas krusta pirmkārt. Viņa nāve samaksāja par mums, lai mums būtu droša pieeja pie mūsu debesu tēva, pie pilnības. Pie mūsu mīlošā debesu tēva, pie tā Dieva, kas tevi radīja. Viņš ir tavs debesu tēvs. Mums tāpēc, ka Jēzus ar savām asinīm nodrošināja ceļu pie viņa, mēs varam droši vienkārši pamosties tēvs, ok, man ir jautājumi, es griežos pat taisno pie tevis. Es gribu tevi dzirdēt. Tavas atbildes ir pareizas un āmen. Un tu tādā veidā nāc. Bet palīdz tev viņu saprast, un mums ir jāiemācās saprast to par svēto garu. Svētais gars izlie par šo zemi. Viņš nav taustāms. Viņš nav vienkārši tikai kaut kāds vārds mistiskais, kaut kas tam līdzīgs. Ir uzrakstīti burti, melns uz balta kaut kas. Svētais gars iedvesmo tiem cilvēkiem visu to uzrakstīt un kādam iedvesmo visu to apkopot. Un šobrīd tas, kas svētais gars, viņš saka, lūk, tas ir pilnīgākais no etaloniem, lasot šo tu mācies. Bet svētais gars gan šo akceptē, gan viņš parāda arī tāpatās skaties uz savu dzīvi, uz to, kas notiek apkārt. Viss ir saskaņa. Un svētais gars tev māca to, kas tev apkārt notiek. Kas tev vajadzīgs? Konkrēti tev kaut kādās lietās situācijas. Ja godīgi saka, piemēram, es pašlaik eju ar tādu vienu procesu, kas man ir, mēs tam mājās ar bērniem arī iesākam tā diezgan tā izteikti, sarunāties, dziļi sarunāties par kaut kādām lietām. Un es pieļauju, ka mēs lēnām tam virzamies cauri. Ir mīlestības domāšana. Mīlestības, teiksim tā, Dievs ir mīlestība. Viņa valstībā ir mīlestības atmosfēra. Šai mīlestības atmosfērai ir sava mācība, ir savi noteikumi, sava konstitūcija, sava likumdošana šai visai. Bet ir bauslības konstitūcija. Mēs, principā, no bērna dienām šeit uz pasaules esam mācīti tā kā bauslība konstitūcija. Izdarīja sliktu, saņem pērienu, izdarīja labu, saņēmi cepumu, barangu. Aiziet uz darbu, pastrādā labi, saņem labu algu. Tā tālāk. Mūsu visa domāšana tikās labo izdarīja, ļauno izdarīja, labo izdarīja, ļauno izdarīja. Te neiet kopā viena tāda lieta. Mani bērni bija un paliek. Mani bērni, vai viņi dara labu, vai viņi dara ļaunu. Ir tā vai nav? Un augstāk par to, ko viņi dara un kā viņi dara, ir tas, ka es viņus mīlu. Augstāk par to visu. Man kaut kā vienreiz pielicis savā laikā, teiksim, Mārītes laikā, tāpēc Mārīte, Mārtiņu, nedaudz iespējams arī Dāvidu. Mēs mācījām ar mammu, mums sanāca, teiksim, tā saucamā vecā, bauslības princips, ka mēs mācījām, vienkārši te skolā jābūt labām atzīmēm. Tev jābūt labām atzīmēm, tev jāmācās labi. Viss tā domāšana, viss pamācīšana, prasības viņiem. Kamēr tu neizmācīsies, tikmēr tu laukā neies. Kamēr tu šito neizdarīsi, tikmēr tu nedabūs datoru, telefonu vai vēl kaut ko tam. Atnesa sliktu atzīmē, kāpēc to piezīmē ir? Tāds tas bija.
ka uz pēdējiem kaut kas pieliks, lasot Dieva vārdu, vairāk sāc izprast debesu valstības domāšanas veidu, Dieva domāšanas veidu. Atnāk mani bērni, neatceru, kur Mārtiņš. Pirmais vienkārši meta man izaicināja Mārtiņam, vienkārši manam brīnišķīgajam dēlam, pat es ļoti sajūsminos par viņam, viņš savā dzīvē, savā vecumā vienu gājienu izdarīja, kuru es ieraudzīju tik ļoti drosmīgu. Viņa vecumā es tādu gājienu nebiju atļāvis un neizdarīju. Es biju gļēvs un mīksts, bet viņš izdarīja ļoti vienu drosmīgu gājienu. Bet viņam tur negāja kaut kas ar šito automašīnas tiesību iegūšanu, jā, viņš tur brauca, laikam nemaldos diezgan padaudz reizes. Un vienkārši, kas ir, pirmā reizē vienkārši, un tad es sapratu vienkārši tik līdz tā atļāvos izteikties. Man uzreiz kaut kas iekšā nobrazot. Tas nav labi. Un tad es nesaprotu no sākumā, kas nav labi. Un pa lielai tiesai es pie viņa tā arī nesaprotu, bet es saprotu, ka man vajag vienkārši savaldīties. Es vienkārši sāku savaldīties. Es mācījos mācīties. Atcerieties, es teicu, kad es savai meitai teicu, skolā vissvarīgākais. Iemācies, vienkārši mācīties. Vai pie labiem skolotājiem mācīties, vai pie sliktiem skolotājiem, bet iemācies mācīties pie jebkuriem apstākļiem. Dzīvē tev tas nogadarēs. Bērni saka, man nevajag geogrāfija, man nevajag vēsturi, man priekš kā man tā ķīmija tur, priekš kā man tā fizika, tur kaut kādas formas, priekš kā man matemātika, sinusi, tangensi, kosinusi, vēl kaut ko tam līdzīgu. It kā, nepriekš kā. Un tāpēc laikā es skaidru un gaišu pasaku, es bērniem saku, klasiet, vienkārši mācies. Vienkārši domā līdzi, cīnties izpildīt tos uzdevumus. Tu redzēsi to, ka dzīvē, tev tā vienkārši matemātiskā domāšana palīdzēs risināt tālāk tavus dzīves uzdevumus. Tev matemātikas teksta uzdevumi, un šobrīd pieņemsim cilvēks, dzīve sagrūsi, dzīvē nekas nav, cilvēks ir problēmas, nav ko ēst, nav ko dzert vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Teksta uzdevums. Tas ir reāls, vienkārši matemātikas teksta uzdevums, kurš prasa loģiku. Var kāds pateikt tā man? Tu palūkojies uz savu dzīvi, tavs teksta uzdevums. Strādāju, pelnīju, nekā nav. Mēneša beigās dzīvoju, no nekā. Jautājums. Kāpēc tā? Atrisinājums kāds. Un tu sāc domāt, kas tev ir dots? Kas tev ir? Izējošie dati, garums, platums, augstums, dziļums, vēl kaut kas. No kā tas viss ir atkarīgs? Tev pievērst uzdevumu tavam teksta uzdevumu. Tavam teksta uzdevumu prasa pievērst uzmanību. Un skolā tu sāc domāt loģiski, matemātiski, tu sāc domāt vienkārši. Man skolā latviešu valodā, nepatīk, ka man tie likumi vēl kaut kas, Mums skolā bija glītracīste, tas bija glīni burti, kam to visu vajag. Es tagad paskatos, kādā veidā skolnieki bērni vienkārši raksta. Viņam ir, kā lai saka, rokraksts bez rakstura. Viņam ir rokraksts bez rakstura. Ja godīgi, ja tu esi tā nopietni izpētījis sevi, savu rokrakstu, un tu redzi, kā tu raksti, man, piemēram, rokraksts vienkārši ir kā mans paraksts. Bērni man zina, kāds ir mans paraksts. Ja? Kad es rakstu kaut ko, es vienkārši lūkojos to, man ir kaut kāds noskaņojuma rokraksts pat, ja? Teiksim, ir kaut kāda, ka tiešām es pats brīnos, kāpēc man tik glīti, līkumi, vēl kaut kas sanāk. Jūs saprotat, tas viss ir kopā. Tu esi tādā veidā attīsties. Un beigās man nepatika, kā lai saka, rakstīt latviešu valodu nepatika, bet tā, ka sākās uzdot, pieņemsim, šitie domraksti, sacerējums rakstīt. Rakstīt sacerējums. Nevajag, priekš kā vajag. Vajag, nada pēķa. Jūs saprotiet, katrs šis sacerējums, tad, kad es viņu mācījos un loģiski mācījos izpildīt,
Pa lielai tiesai, katrs ik viens, zināmā mērā es nedaudz atkāpjos dievkalpojumu gatavošanā no tā. Šodien pamatīgi pat atkāpjos. Bet pārsvarā visi dievkalpojumi, tas ir saucamais sacerējums. Sacerējuma loģika. Ievads, iztrizājums, nobeigums. Ievads, iztrizājums, nobeigums. Šodien man tāda nav. Šodien reāli es vienkārši kaut ko uzmetis gaisā, un, ja godīgi, vislielāko iegūmu personīgi es pat iegūšu tad, kad es tikai pēc tam noskatīšos. Tā kā miksējam kopā, taisam dievkalpojumu no šīs tēmas. Bet par ko tā galvenā doma ir kāda? Es varētu atrast to rakstu vietu, man viens pantiņš prātā, ko es uzskatu par pašu svarīgāku un šodienas pantiņu, kas varētu nocelt to visu. Pakļaujam ikvienu savu domu, lai tā ir Kristuma paklausība. Vispār gribu atrast tomēr. Bet vienkārši tagad tā pieleca, piemēram, tā galvenā doma, kas varētu būt, jā, pēc kuras es domāju, mēs arī vienkārši palūksim Dievu, lai arī mūs apskaidro. Un es iesaku, es uzrakstīšu, padalīšos. Es uzrakstīšu un padalīšos, jā. Bet Pāvila 2. vēstule korintiešiem, 10. nodaļa, 5. pantiņš. Ja kām ir Bībele. Pāvila 2. vēstule korintiešiem. 2. vēstule korintiešiem, 5. nodaļa. Visi šie notikumi vienkārši, es saku, man, jo vairāk es vienkārši, saprotiet, es nonācu pie slēdziena vienkārši kaut kā, ka tiešām, lai kaut kas labs izveidotas, jārok dziļāk. Ir jārok dziļāk un pilnīgāk ir jāizprot Dievs, ko es arī jums aicinu. Vienkārši rokaties Dievā, rokaties iekšā, jo jūs vairāk Dievu izpratīsiet, lūdziet, audziniet uz viņu, uzdodiet Dievam jautājumus, lasiet viņa vārdu, viņa instrukciju. Jo vairāk jūs Dievu izpratīsiet, jo vairāk jūs viņā pieaugsiet. Jo vairāk jūs viņā pieaugsiet, jo vairāk jūs kļūsiet līdzīgāki Jēzum. Jo vairāk jūs kļūsiet līdzīgāki Jēzum, jūs vairāk darīsiet tos darbus, ko Jēzus darīja, un pat vēl lielākus. Jēzus staigāja pa ūdeni, Jēzus dziedināja slimos, Jēzus nodrošināja labklājību, nodrošināja visām vajadzībām, viņa mācekļiem, sev un visam kam. Jēzus izveidoja, sāka celt, būvēt draudzi, kur vēl es vārdu neuzvēlēs, viņš ielika kapitālākos pamatus, kurus līdz pa šai dienai neviena pasaules sistēma nespēja sadragāt. Viņai ir pilnīgā gudrība, vara, spēks un autoritāte. Tas nozīmē, ja es esmu līdzīgāks Jēzum, es vairāk varu darīt tā, kā Jēzus darīja, un vēl pilnīgāk darīt, viņš pat tā apsolīja. Tātad, 2. vēstule korintiešiem, 5. nodaļa. 5. nodaļa. Tā, kur palikās. Vainīgs. 10. nodaļa no 5. pantiņš, tā galvenā no 5. pantiņš. Labi, ok, no 3. Bet devai no 1. Lasam. 10. nodaļa, 2. korintieša, no 1. pantiņa. Bet es, Pāvils, jūs pamācu ar Kristus lēnprātību un laipnību. Es, kas klāt būdams jūsu starpā gan esot pazemīgs, bet no tālienes par jums rādot drosmi. Es jūs lūdzu, ka man pie jums nākot nevajadzētu būt bargam ar tādu drosmi, ar kādu es gribu uzstāties pret dažiem, kas domā, ka mēs dzīvojam pasaulē. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet
necīnāmies pasaulī. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Kādu cietokšņu? Mēs apgāžam prātojumus. Tas nozīmē kaut kādus uzskatus, viedokļus un visas augstprātīgās iedomas. Tas nozīmē kaut kādas mācības, kaut kādus viedokļus, kaut kādu cilvēku it kā saucamā pārliecību par kaut ko, tur zeme plakana, zeme 2 miljardi gadu un vēl kaut kas. Mēs apgāžam visas tādas. Lai Kristus nav vienīga, Bībele nav vienīgā garīgā grāmata. Tad vienīgā garīgā grāmata tā nav, bet patiesība gan ir vienīgā. Mēs apgāžam visus prātojumus. Tas nozīmē, Pāvils runā par to, ka mums ir jākļūst spējīgiem pretī stāties jebkuram viedoklim un spēt runāt un sarunāties ar savādāk domājošiem, bez naida un bez dusmām. Pāvils iesāk ar to. Es nāku, pamācu jūs ar Kristus lēnprātību un laipnību. Es iesvilstos ļoti bieži un ļoti ātri par kaut kādām lietām, es iedegos, jā, un es pat kļūstu agresīvs. Piedodiet, lūdzu, šat tā ir. Jā. Bet es metos virsū kaut kādām atziņām, kas nesaskan ar Kristus acis. Un es saprotu to, ka ja es noticēju Kristum, tad mana atbildība arī ir doties cīņā pret viedokļiem, kas nerunā patiesību par Jēzu, kas nerunā patiesību par Dievu. Un man ir jābūt spējīgam atspēkot viņu viedokli, pierādīt ar loģiku, ar piemēriem, iespējams ar precīzu runāšanu, iespējams ar vienkārši varbūt ar attieksmi. Iespējams vienkārši, varbūt nevajag vārdus, vienkārši davai, nāc šur. Ja tu saki, ka Jēzus nav dzīvs, ok, nāc šur. Slimība ir, es uzlikšu rokas virsū un tā tiks dziedināta. Ar varas un spēka izpaust. Ar gara un spēka izpaust. Lai aizbāstu visas mutes, lai tās nezaimotu Dievu. Lai nerunātu melus par Dievu. Bet visi, ka mēs nonāktu vienā tā atziņā, vienā ticībā un saprast, ka Jēzus ir Dieva dēls. Jēzus ir mūsu glābējs un Dieva vārds ir vienīgā, absolūti, pilnīgā patiesība. Aiz kuras stāv Dievs un kas mums dod dzīvību. Šis vārds mums dod dzīvību. Neviena cita grāmata. Es esmu lasījis Krišnas grāmatas, es lasījis vienu otru viedokli, psihologus un psihologus, kaut kādas visu šīs lietas. Es, kā lai saka, nedaudz interesējies, esmu par to. Un tiešām paldies Dievam, ka es vienkārši ieraugu, cik bieži vien neapskaužamā situācijā, uz kaut kur gaisā uzkārti viņu viedokļi, bez pierādījumiem, bez kaut kādām, loģikas kaut kādas, jā, ir visas pārējās mācības. Bet ļoti bieži es neesmu bijis spējīgs pastāstīt par Jēzu tā, ka tas, ko es pastāstu, aizbāstu muti viņiem, tam viedoklim. Pāvils runā par tādu garīgu cīņu. Šodien evaņģēlijas sludināšana principā saistās tieši ar šo. Tieši ar šo. Ne pret miesu un asinīm, ne ar dusmām, ne ar ieročiem. Iedomājieties, šodien Putins, starp citu, karu izraisīja. Jāsaka tā, godīgi, Kristus vārdā. Mēs dodamies pret homoseksuālisma propagandu ar ieročiem rokās. Viņš Krievijai visai stāsta par to, ka mēs dodamies pretī viņiem izvietīgajiem, viņiem tur ļaunprāšiem, kas tur eksperimentus taisa, kas tur kaut kādus bioloģiskos ieročus taisa. Ne bez tā, protams, tur, cik man ir labi, nepīsimies iekšā savādāk, novirzīsimies tā, kas vajadzīgs. Ja? Bet viņš principā dodas par svētu lietu. Par svētu lietu. Ķipa ģimenes vērtības. Un visur, kur homoseksuālis jau atzina. Jā,
Ukraina jau legimitēja Stambulas konvenciju, tas nozīmē visi zilie, visi zili zaļie varavīksnēnieki, kroplīgā varavīksne ir iekšā visu psiholoģiju, filosofiju. Kas mums Latvijā arī, gomīgi, kā lai saka, homoseksuālisti par prezidentu, viņiem tas ir kara ideoloģijas pamatā. Un cilvēki tajā pat nesaskata neko ļaunu. Dosimies pretī, lai iznīcinātu gomīšu. Tas saucās Kristus vārdu. Bībeliski visi. Jautājums tikai, kas ir patiesi nodomi. Vai aiz tā viss stāv Dievs, un vai aiz tā visa stāv debesu valstības tāds principi. Pāvils saka šeit skaidru un gaiši, es ar lēnprātību un laipnību pamācu. Es stājos pretī visiem augstprātīgiem prātojumiem, kas paceļas pret Dieva atziņu un uzvaram visus prātus, vai tie ir Kristuma paklausība. Un esam gatavi nosodīt visu nepaklausību, kad jūsu paklausība būs tāpusi pilnīga. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, nekāda aizbildinājuma nav tam, kad tu saki, tas to dara, un tad, kā lai saka, kā man tad te visu? Valdība jau zog, tad es arī varu zogt. Te skolotāji neko negrib darīt mācīt, tad priekš kam te skola? Bērni negrib neko mācīties, priekš kam tad vajag? Tētis ar mammu neko negrib, un tā visi aizbildināja, visi apkārt, visi vainīgi un tā tālāk. Šeit Pāvils skaidri un gaiši pasaka, es esmu gatavs nosodīt cita nepaklausību, ka tu iemācīsies tik galā ar savu dzīvi. Uzņemsies atbildību pats par savu sirdi, par savām domām, par savu spēju prātot, spriest, izlemt, un tu nostāsies un iemācīsies to pareizi darīt saskaņā ar Kristus atziņu. Tad arī visus pārējos Pāvils saka, tad es arī viņiem pārējām klupšu, bet pa priekšu es pie jums. Dievs pa priekšu grib runāt uz draudzi. Draudze, davai, iemācamies. Tu iemācies. Pēc tam tikšu galā arī valdību. Dieva bērni, draugi, mīļi. Tā Dievs runā. Vismaz teiksim, es tā ieraugu. Tas ir galvenais vienkārši. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristuma paklausība. Ar lēnprātīgu garu, laipnību, pacietību. Apmēram, tas tāds vārds iziet, no kura, kas varētu noformulēt to visu, jā. Visā manā tādā diezgan haotiskajā, iespējams, ka šoreiz tādā runā, jo es pats daudzām domām eju cauri un daudzas lietas kaut kādas jaunas atverās, par kurām man pat nav tādas schēmas vai domas, par kuru es varētu tev uzreiz tīri mācīt. Bet es aicinu jūs arī sekot līdzi. Dzīve ir, saprotiet, dzīvē mēs esam nolikti darīt kaut ko un darīt kaut ko pareizi. Bet, lai mēs varētu darīt pareizi, mums priekš jāsaprot, kas ir pareizi un ko vajag darīt. Ja mēs būsim sasmēlušies melīgu informāciju, mēs nevarēsim atrisināt pareizi uzdevumu. Es jums kaut kādu nodemonstrēšu. Tur tajā filmā ļoti izcils un ļoti vienkāršs piemērs, kuru viņš gribēja iemācīt, to matemātikas profesoru gribēja iemācīt šim jaunajam cilvēkam patiesībā, kur es ieraudzīju, ka katra diena principā līdzinās šāda veida uzdevumam mūsu dzīvē, tavā dzīvē. Jā. Mums jāiemācās, jākļūst spējīgiem šos teksta uzdevumus risināt. Tā kā, domājam līdz. Un paldies Dievam, mums ir dots skolotājs. Mums ir dots svētais gars skolotājs. Svētais gars mums ir skolotājs. Un neparvēlties prasīt. Vienkārši runājies ar svēto garu. Lūdz, lai viņš tev atklāj. Lūdz, lai viņš tev apgaismo. Palīdz saprast un izprast. Palīdz izprast viņa vārdu, palīdz izprast tev, tavu dzīvi un palīdz saprast svarīgākais, kāds vislabākais risinājums tev ir tavā dzīvē, tavā situācijā. Un attiecībā uz jebkuru lietu. Līdzīgi tāpatās, kā es lūdzu
Man katru reizi trīc un drebuļi, sevišķi šodien trīcē un drebē. Es nezinu, šodien es biju tādā izmisumā, ka es nezinu. Gan kā dievkalpojumu novadīt, vēl kaut kas ļoti brīnišķīgas dziesmas sagatavot. Ok, ko tālāk, kā tālāk. Man jau gribētos, lai manā vietā gan drīz vēl šodien dievkalpojumu kādu būtu novadījis. Vienkārši es atļāvos, iespējams, uzdot daudzus jautājumus, un tikai viena atbilde, ko es saku, iespējams, tādā kā devīze. Ja? Bet, zinām mērā, kā lai saka, šobrīd mēs esam, man tā galvenā tāda doma droši vien jānoformulē tā. Mums arī Dievs saka, vienkārši atrisini uzdevumu. Kad es tev neko nedošu, neko varbūt priekšā nepateikšu. Bet tu pats iemācies uzdot pareizus jautājumus priekš savas dzīves, priekš sevis. Un pa lielai tiesai. Tas ir viens ļoti labs veids, kādā veidā iemācīties sarunāties ar Svēto Garu. Uzdot viņam jautājumus. Un ja tu iemācīsies ar viņu sarunāt, vau, tu redzēsi, cik fantastiski ātri tu savu dzīvi tā sakārtos, ka tev būs pašam prieks un mutes maida, un visi apkārtēji cilvēki būs ieguvi, būs par svētību visi. Tāds ir mūsu tāds kalēts šodien. Tēvs, tiešām, mēs pateicamies Tev, Tēvs, ir Tava mīlestība, un mēs esam atkarīgi no tās. Un šodien mēs lūdzam tiešām apskaidro mūsu pilnīgāk un pilnīgāk, vairāk un vairāk, ka mēs varētu saprast Tevi. Svētais Gars runā uz mums. Vienkārši atkārtojas manis lūkšanu. Visvarenais Dievs, Tu esi mans Tēvs. Vienkārši skaļi droši atkārto viņam vienkārši savu lūkšanu. Tā ir jābūt Tavai lūkšanai arī. Tēvs, es lūdzu Tevi. Atklājies man. Atklāj man savu garu. Svētais Gars lūdzu Tevi. Runā uz mani, uzrunā man. Palīdz man Tevi apjaust. Iemāci man Tevi saklausīt. Iemāci man Tevi saprast. Un iemāci man ar Tevi sarunāties. Jēzus vārdā es Tevi lūdzu. Jo bez Tevis es būšu auzās. Bez Tevis man nekas nesanāks. Es sevi nododu Tavās rokās un lūdzu Tevi vadi man. Paldies Tev. Āmen. Tēvs un svētī katru vienu ziedojumu, 10. tiesu. Pieņem Tēvs mūsu upurus, kurus mēs dodam balstoties uz šodienas atklāsmu uz atziņu. Un svētī un audzē mūsu, lai mēs vairāk un vairāk varam pieaugt spēkā, varā, autoritātē un ietekmē arī šeit uz zemes. Kas kā pēdējais no ietekmes veidiem izpaužās arī finansos un līdzekļos, Jēzus vārdā. Tēva labklājība mūsu dzīvē no Tevis mums ir dota un paldies. Paldies, ka apmieni visu mūsu vajadzības, rūpējas par mums un gādā kā mīlošs debes Tēvs. Un svētī, ka mēs varam arī līdzdarboties, mācoties par Tevi, no Tevis uz Tevi, darīt Tavu prātu, Jēzus vārdā. Un ar savu dzīvi visu pagodināt Tevi. Paldies Tev. Āmen. Nu, kaut kā tā.